Vienkāršie un saliktie procenti. Finanšu matemātikā ir divas pamatformulas. Vienkāršo procentu formula, pēc kuras rēķina naudu par nepilniem periodiem, un salikto procentu formula, pēc kuras rēķina naudu par pilniem periodiem. Kas tad ir par apzīmējumiem? A nulīte ir sākuma summa, jeb noguldījums. Lielais A ir beigu summa, jeb uzkrājums. R ir procentu norma, kuru iegūst procentu likmi, dalot ar 100. Un T ir laiks. Vēl mums ir tāda vienošanās, ka viens mēnesis ir 30 dienas, jebkurš mēnesis, arī februāris un decembris. Tā tad viens gads ir 360 dienas. Nu, lūk, jautājums. Kāda naudas summa būs uz rēķina pēc 2 gadiem, 7 mēnešiem un 11 dienām, ja noguldīti 1000 eiro ar procentu likmi 12% gadā? Lūk, tāds uzdevums. Un procentus rēķina. A gadījumā katra gada beigās, B gadījumā katra pusgada beigās, C gadījumā katra ceturkšņa beigās un D gadījumā katra mēneša beigās. Tātad, ja mums jānoskaidro, cik daudz naudas būs uz rēķina pēc 2 gadiem, 7 mēnešiem un 11 dienām, un katra gada beigās rēķina procentus, tad gads ir periods. Mums ir 2 gadi, tātad 2 pilni periodi. Un mēs ņemam salikto procentu formulu, liekam iekšā. Noguldījums bija 1000 eiro, 1 plus 12% gadā, tas ir 12 dalīts ar 100. Tas ir tas R. 2 pilni gadi. Tātad mēs esam ieguvuši kaut kādu summu naudas, nosauksim viņu par A1. Tas būs tas, kas būs 2. gada beigās. Bet nauda turpina gulēt bankā. Tātad A2, tā būs naudas summa, kura ir palikusi gulēt bankā, bet uz nepilnu periodu. Attiecībā pret gadu šie 7 mēneši un 11 dienas ir nepilns periods. Tas nozīmē, ka sākuma summa ir summa A1, tā kas ir uzaugusi pa 2 gadiem. 1 plus R, tas ir 0,12, nu, tas pats 12 simtdaļas. Un viena diena ir 1/360 daļa gadu. 2 dienas ir 2/360 daļas gada. Cik tad dienu ir 7 mēnešos un 11 dienās? 7 mēneši reiz 30 dienas un vēl 11 dienas. Tātad mums ir naudas summa 1000
reiz 1 plus 0,12 kvadrātā reiz 1 plus 0,12 reiz 210 plus 11 ir 221, 360. Tāda naudas summa būs tad, ja procentus rēķina katra gada beigās. Tā. Otrs gadījums ir, kas notiek, ja procentus rēķina katra pusgada beigās. Tātad šajā gadījumā periods ir pusgads. Un mums ir sākotnējā summa 1000, tā nemainās, bet, ja ir 12% gadā, tad pusgadā ir uz pusi mazāk. Tā tad dalām uz 2. Tā tad tie ir 6% pusgadā. Skaitam, cik pusgadu ir 2 gados, 7 mēnešos un 11 dienās. Tātad no 7 mēnešiem sanāk vēl viens pilns pusgads. Tātad nevis 4. pakāpē, bet 5. Un 1 plus 0,06, vai varam rakstīt arī 0,012, 0,12 dalīts ar 2. Tātad 0,06 reiz. Cik tad mums ir palicis pāri? Mums ir palicis 1 mēnesis, tas ir 30 dienas, un vēl 11, tātad 41 diena. Pusgadā ir uz pusi mazāk nekā 360, tātad 180 dienas. Pamēģiniet paši, kas notiek, ja periods ir ceturksnis. Apstādiniet video un mēģiniet. Nu, salīdzinām. 1000 reiz 1 plus 0,03 10. pakāpē, jo 2 gados un 6 mēnešos ir 10 pilni ceturkšņi. Gadā ir 4 ceturkšņi, un katrā ceturksnī ir 3 mēneši. Tātad ceturkšņa dienu skaits ir 90. To mēs šeit rakstam nepilnajā periodā. Un paliek pāri joprojām tāpat kā pagājušajā reizē 1 mēnesis un 11 dienas. Tātad 41 diena. Nu un visbeidzot, D gadījums katra mēneša beigās. Tātad, ja iet runa par mēnešiem, tad 1000 paliek, procentu normu mēs dalām ar 12, mēnešu skaits ir vienā gadā 12, otrā gadā 12, tas jau ir 24, pieskaitām vēl 7, tas ir 31, un paliek pāri mums 11 dienas. 0,01 reiz 11, 30. Lūk, šādi mēs izpratām, kas ir periods, kas ir pilns periods, kas ir nepilns periods. Un tagad varam sākt ķerties pie nopietniem uzdevumiem. Liekam jaunu bildi iekšā, formulas ir tās pašas. Un uzdevums būs tāds. 2000
22. gada 8. februārī noguldīja 800 eiro ar procentu likmi 1,9% gadā. Kāda naudas summa būs uz rēķina 2025. gada 18. novembrī, ja procentus rēķina? Un atkal visi 4 gadījumi. Katra gada beigās, katra pusgada beigās, katra ceturkšņa beigās, katra mēneša beigās. Tad, ja jūs mēģināsiet paši, jūs noteikti nezināsiet, kad tieši beidzas gads. Kad beidzas gads? Ne jau 8. februārī. Tāpēc šeit būs 3 iekavas. Ja mēs veidotu schematisku zīmējumu, vajadzētu mazliet vienādākus viņus. Mhm. Tā. 2022. gads, 23. gads, 24. gads un 25. Tātad 22. gada 8. februārī ielika naudu un 18. novembrī gribēs izņemt naudu. Tātad šis gads ir nepilns, un šis gads ir nepilns. Tātad viss sākas ar nepilnu periodu. 800 reizinām ar 1 plus 0,019. Tie vairs nav 19%, tie ir 1,9, tā kā 0,019. Gadā joprojām mēs uzskatām, ir 360 dienas, lai mums vieglāk. Un skatāmies, kas te notiek. Ja 8. februārī ielika, februārī ir 30 dienas, tātad 22 dienas februārī nauda guļ bankā. Plus. Un februāris ir 2. mēnesis, tātad 10 pilnus mēnešus 2022. gadā nauda guļ bankā. Pirmā iekava ir par 22. gadu, par nepilno periodu. Pēc tam mums ir 2 pilni gadi. Tātad 0,019 otrajā, vai tas ir 22. 23. gads, un tam seko 0,019 reiz 10 pilni mēneši un 18 dienas novembrī. Lūk, šādi no 3 iekavām sastāvoša izteiksme ir reālajā dzīvē. Tātad katru gada beigās banka palaiž programmu, kas visos mūsu rēķinos pieskaita dažus centus par to, ka mēs esam šai bankai uzticējušies. Un tas notiek decembra beigās, nevis 8. februārī. Ja? To lūdzu neaizmirstiet, ir jābūt 3 iekavām. Jo nākamo gadu, 23. gadu,
jau rēķina nevis no 800, bet jau no krietni lielākas summas. No tās, ko tā 800 eiro ir nopelnījuši. Nu, lūk tā. Tātad tāda ir atšķirība, tāda, ja rēķina reāli. Un vēl, kāpēc mēs drīkstam pieņemt, ka gadā ir 360 dienas? Kāpēc mēs neskatāmies pēc kalendāra un neskaitām, cik jau nu konkrētā gadā, konkrētā mēnesī, nu ir jau arī garie gadi, vai ne? Cik tad tur dienas īsti ir? Tāpēc, ka šī attiecība 318 dalīts ar 360 ir pietiekami tuva, tad, ja mēs saskaitītu reāli tās dienas un izdalītu ar 365. Tā atšķirība ir tik neliela, ka mēs drīkstam tā pieņemt un drīkstam tā darīt. Nu, lūk, tā. Veiksmi darbā, apskatieties, ABCD izreikiniet un pēc tam salīdziniet ar manu risinājumu. Runājot par pusgadiem, pusgada procentu likmi mēs iegūstam, ja mēs gada procentu likmi dalām ar 2. Tātad 0,019 dalīts ar 2. Ja gadā ir 360 dienas, pusgadā ir uz pusi mazāk, 180 dienas. Februārī, no 8. februāra līdz februāra beigām ir 22 dienas, un tad mums ir mārts, aprīlis, maijs un jūnijs. 4 pilni mēneši, katrā 30 dienas. Tātad kopā 120 un vēl 22, 142 dienas šajā nepilnajā periodā 22. gadā. 1. jūlijā sākas pilns periods, pilns pusgads. Arī 23. gadā ir veseli 2 pilni pusgadi, un 24. ir 2 pilni pusgadi, un pat 25. gadā ir 1 pilns pusgads. Tātad kopā 6 pilni pusgadi. Kas tad mums paliek pāri? No 1. jūlija ir 4 pilni mēneši - jūlijs, augusts, septembris, oktobris. 4 pilni mēneši, katrā 30 dienas, un vēl 18 dienas novembrī. Tāds ir risinājums par pusgadu beigām. Tagad par ceturksni. Ja naudu rēķina katra ceturkšņa beigās, kas tad mainās? Mainās tās, ka atkal mums pusgads ir jāskatās, kurš ir pilns un kurš ir nepilns ceturksnis. Tātad ceturksnī ir 3 mēneši. Pirmais ceturksnis ir janvāris, februāris un marts. Tātad, ja 8. februārī ielika, tad ar procentu likmi mums ir jādala ar 4, jo gadā ir 4 ceturkšņi. Katrā ceturksnī ir 90 dienas, jo ir 3 mēneši. Un atkal februārī 22 dienas, un visu martu nauda nostāvēja. Pēc tam jau sākās pilnie ceturkšņi. Sāksim domāt par pilnajiem ceturkšņiem. 22. gadā 3 pilni ceturkšņi. Tātad no aprīļa līdz pat gada beigām 3 pilni ceturkšņi plus 4 pilni ceturkšņi 23. gadā, 4 pilni ceturkšņi 24. gadā
Un arī 25. gadā sanāk 3 pilni ceturkšņi. Nepilnais periods šoreiz būs no 1. oktobra līdz 18. novembrim. Tātad no 1. oktobra līdz 18. novembrim ir 48 dienas. Tas ir mūsu nepilnais periods. Pēdējais ceturksnis, tātad septembris, vēl bija iepriekšējā. Oktobris, novembris, decembris. Jā, pēdējais ceturksnis. 30 dienas oktobrī un vēl 18 dienas novembrī. Labi. Un visbeidzot, kā ir tad, ja ir procenti tiek rēķināti katru mēneša beigās, tad nepilnais periods ir tikai 22 dienas februārī, un sākam rēķināt, cik tad mums ir pilni mēneši 22. gadā, 10, 23. 12, 24. 12 un 25. 10. Lūk, šādi. 1 plus 0,019 dalīts ar 12 reiz 18 dalīts ar 30. 18 dienas novembrī. Lūk, šādi. Ceru, ka sapratāt. Paldies!